Sveiki! Redzat, ko es te tamborēju? Kaut kas interesants. Īstenībā tā ir ātrā cepure. Ir augsti, un es sapratu, ka manam puikam nav īsti biezāks cepures, ko vilkt. Tāpēc šī būs tāda uz ātru roku ļoti silta un bieza cepure, kuru ir uztamborēt pa spēkam, absolūti jebkuram, kurš prot turēt tamborādatu rokās. Kā to dara? Ļoti vienkārši. Izvēlas biezāku dzīvu, vēlams arī tādu nedaudz pūkainu vai tādu, kas ir apjomīga. Es, piemēram, izvēlējos, man bija kamolīts ar merino atlikumiņš un daži kamolīši ar drops alpaka buklē. Tas ir buklētā alpaka, un es viņus saliku kopā, un tagad, ko es daru? Īstenībā neko īpašus. Tamborēju taisnu stūri. Šīs te garums, kas ir kuru es tamborēju, tas būs cepures garums. Tātad te būs augšdaļa, piemēram, un te būs apakša, bet es gribu, lai cepure vēl siltāk, tāpēc šī būs cepure ar nelielu atloku. Lūk, redzat, šīs tātad ir cepurītes garums no galvas augšdaļas līdz pat, tā lai nosvedz austiņas, un ar nelielu atloku. Ko mēs daram? Uztamborējam pīnīti tik garu, cik jūs esat izlēmuši taisīt garu, dziļu un cik lielu atloku cepuri, un sākam tamborēt turp apakaļ. Un to tamborējam tik tālu, līdz cepurīte būs pietiekošā platumā. Ir ļoti ērti, tāpēc, ka var arī pielikt pie galviņas un palaikot. Un redzat, tādā veidā viņi veidojās, tāds foršs lāčuks pūkainīts man te sanāk. Man vēl drusiņi te atlicis, ko tamborēt, bet, lai jūs patiešām labi saprastu, kā veidojas šīs te efekts, it kā mēs nevis tamborētu, bet tādītu labiski krēliski. Tad es parādīšu ļoti vienkārši. Tā, redzat, te ir pīnīte, rindas pīnīte. Lai tamborētu, lai veidotos tāds efekts rievotais, tad tamborējot mēs tamborēju īsos stabiņus, un lai veidotos šī te rievotais efekts, tamborādētu ir jāiedur nevis zem visas cilpiņas, bet tikai zem aizmugurējās cilpiņas sienas. Īsais stabiņš. Vēlreiz tātad redz, kur cilpiņa, un aizķeram tikai aizmugurējo cilpiņas sieniņu. Redzat, vēlreiz. Sanāk tā kā ieduram cilpiņas vidū un izvelkam aizmugurējās sieniņas cilpiņai. Un šādā veidā mēs arī tamborējam katru rindiņu. Es notamborēšu to rindiņu līdz galam un parādīšu, kā ir jāsāk rinda, lai tas taisnus stūris veidotos patiešām kā taisnus stūris visu šo gabalu un būtu patiešām skaists. Tātad vēl dažas. Pavisam dažas.
Tā, lūk, rindu mēs pabeidzam, pagriežam. Un, lai veidotu smuka mala, tātad viena cilpiņa rindas galā. Tātad vēlreiz. Viena cilpiņa, viena. Tā kā viena cilpiņa. Un tad jums ir jāsāk nākošais stabiņš štamburēt nevis pirmajā, bet sanāk otrajā cilpiņā no malas. Un atkal, atpakaļejošā rindā mēs daram tieši tāpat. Tamborējam, aizķerot cilpiņas aizmugurējo daļu. Nu, un tādā veidā audzējam šo taisnu stūri tik lielu, cik ir nepieciešams cepurītes platums. Tad, kad jūs pabeigsiet un iegūsiet vajadzīgo platumu, satamborē kopā ar savienošanas stabiņu, aizķerot, tas sanāk tā kā ārējās cilpiņu malas savienošanas stabiņu, un beigās atstājot vienu garāku pavadienu ar lāpāmo adatu, jūs šo te cepurītes augšdaļu, paņemšu lāpāmo adatu, parādīšu, lai jūs saprotat, par ko ir runa. Šādā veidā katrā ribiņā uzlasot, izverot cauri visai cepures augšdaļai un vienkārši savelkot un nostiprinot, jūs iegūsiet ļoti viegli un ātri gatavu foršu ziemas micīti. Man ļoti patīk šis salikums, jo viņš ir tāds saturīgs, nav baigi caurumains, bet te pašā laikā arī ļoti, ļoti mīksts un tāds labi saglabā, es domāju, labi būs siltumu saglabājošs variants. Un šī cepurīte nebūs smagnēja, lai gan būs diezgan, tāda pufīga. Tā, lai jums veicās. Un vēlāk parādīšu arī rezultātu, kas tad ir sanācis un vai cepurītes īpašniekam tā ir patikusi.